Labdien, mans vārds ir Harijs Sintomārtensdīgs. Es strādāju uzņēmumā Tekšmiks, un mūsu misija ir nodrošināt, lai dzīvnieki dzertu, ēstu un ražotu. Teļi ir piensaimniecības nākotne. Tāpēc ir būtiski atbalstīt teļu veselību, lai tie varētu izaugt par produktīvām un veselīgām govīm. Šodien es vēlos pastāstīt, kā var pasargāt teļus no saslimšanas lielopu elpceļu slimībām jeb brdē. Tas ir kopīgs apzīmējums vairākām elpceļu infekcijām teļiem, kas izraisa mirstību un teļu braķēšanu piensaimniecībās. Stress, ko izraisa atšķiršana no piena, transportēšana, vides un apstākļu maiņa, novājina imūnsistēmu, padarot teļus uzņēmīgākus pret slimībām, tostarp brdē. Pirms izklāstīt, ko jūs varat darīt lietas labā, sniegšu dažus faktus. No elpošanas slimībām cieš 12 līdz 30% teļu. Mirstības risks šādiem teļiem ir 2,85 reizes lielāks nekā veselam teļam, un braķēšanas risks pirms pirmās atnešanās ir 2,3 reizes lielāks nekā veselam teļam. Turklāt teļš ar BRD atpaliek augšanā, pieaugot par 67 gramiem dienā mazāk, un pirmajā laktācijā dod mazāk piena. Vai zinājāt, ka, ja teļam ir bijusi pneimonija, tas ievērojami samazina tā potenciālu izaugt par veselīgu un produktīvu piena govi? Jo plaušās izveidojušies rētaudi samazinās tā produktivitāti un mūža ilgumu. Bet ko darīt, ja teļiem ir elpceļu infekcijas un kā tās novērst? Respireks ir presēts, patentēts augu izcelsmes sastāvdaļu maisījums, kas paredzēts elpošanas problēmu atbalstam, palīdzot atklapot un atverot plaušas. Tas mazina sāpes, darbojas kā antimikrobiāls un pretiekaisuma līdzeklis. Turklāt tas ir garšīgs, stimulē apetīti un uzlabo zarnu veselību. Respireks var lietot pirms un pēc transportēšanas, atšķiršanas, pie pārgrupēšanas un vides maiņas, kā arī cita paaugstināta stresa faktoru laikā, kas vājina imūnsistēmu. Respireks ir piemērots teļiem no 3 nedēļu vecuma un ir pieejams atkārtot aizveramos 5 kg maisiņos. Teļiem, kas sver mazāk par 100 kg, izbarojiet 25 gramus teļam dienā vismaz 10 dienas pēc kārtas. Teļiem, kas smagāki par 100 kg, uz katriem 100 kg izbarojiet papildus 25 gramus teļam dienā un augsta stresa periodos šo daudzumu dubultojiet.